Esmu Krusdāls Reinis Anders, un šis man citārais vakars. Gan jau, bieži vien sanāca dzirdēt, ka Latvijā tie ceļi nav labākie, un ka ārzemē un citur pasaulē ir labāki. Un, lai brauktu pa Rīgu, ir nepieciešams džips. Bet vai tiešām tāds ir? Cenšos atbildēt šo jautājumu savu literārā vakara laikā. Kādēļ šāda tēma? Esot korporācijā, bieži sanāk doties uz komeršiem, runāt ar dažādiem cilvēkiem, un viens no tiem biežākiem jautājumiem, ko uzdod, ir, ko tad tu studē? Es studēju transporta būvs, kas ir ceļu un tiltu inženierija, tādēļ šīs tēma ir tuva. Sarunas laikā bieži vien nonāk pie tā, ka Latvijā nav pārāk labi ceļi. Un tādēļ arī literārā vakara mērķis ir veicināt pozitīvāku domāšanu par Latvijas ceļu kvalitāti. Iesākumā iepazīstināšu jūs ar autoceļu nozares pirmsākumiem Latvijā. Tātad 1413. gadā Rīgas atslaukumā ieklāja akmens bruģa segumu. Tālāk 1700. gadā saskaņā ar Zviedrijas karaļa Kāļa 7. rīkojumu pār Daugavu Rīgā tiek izbūvēts pirmais tilts, kuru dēvē arī par laivu tiltu, jo tilta balsta funkcijas veica noenkurotas stājības. 1752. gadā Kurzemes hercogistes mūžniecības landtāgs pieņēma Kurzemes ceļa likumu, ko iztulkoja latviešu valodā. 1755. gadā izdeva Jelgavā likumu no ceļu un tiltu taisīšanas, savā ziņā pirmie Latvijas standarti. Rīgā 1756. gadā tika radīts pirmais rīkojums, ka zemniekam jāgriež pasiloniem ceļš, kas uzskatāms par ceļu satiksmes reglamentējošu dokumentu. Tātad, pirmais ceļu satiksmes noteikums. Vēl 1908. gadā uzbūvēja pirmo dzelzbetona tiltu, kur bija 90,1 metru garš tilts pār Salacu pie Vecsalces. 1958. gadā uzbūvēja pirmo saspiegtā betona tiltu Latvijā, profesora Alberta Skudras projektēto tiltu pār Viršupu Vidrīžos. Tiem, kuriem mazāk saistība ar būvmehāniku, tad dzelzbetona tilts sastāv no dzelzs un betona. Betonā ir armatūra, kas neļauj betonam izstiepties. Saspiegtajā betona tiltā arī tas pats ir. Betons un dzelzs, tomēr šajā gadījumā armatūra ir nospiegota un spiež betonu kopā. Pirms tas gribētu vispār izstiepties. Nekāda informācija par Viršupas tiltu nevar atrast internetā, tad meklēju, bet atradu to, kad Viršupe Ķiršupes augšvecē, un pēc tam pēc šīs informācijas Google Maps ar ielas skata funkciju apstaigāju Vidrīžu apkārtnī un atradu šo tiltu. Kādēļ mums rodas iespējas, ka ceļi ir slikti? Mums ir 4 gadu laiki, kas nozīmē, ka ļoti mainīgas temperatūras. Rudenī mitrums tiek iekšā spraugās, ziemā viņš sasalst un izplašās, un pavasarī ļoti daudz bedres pār visu Latviju. Un arī biežiem iesējuši akas. Otrais ir remontējums. Būvniecība aizņem ļoti ilgu laiku, un viena posma remonts aizņem visu sezonu. Tātad, ja tu visu sezonas laiku sanāc braukāt garām tai pašai vietai, tad var šķist, ka ļoti lēni notiek būvdarbi. Negatīvs noskaņojums. Bieži cilvēkiem patīk dalīties ar kādu dienas nebūšanu. Tad arī, ja kādam īpaši autovadītājiem sastopies kā citu autovadītāju, pievieno slikto ceļu kvalitāti, noteikti dabūs atpakaļ arī līdzīgu atbildi, kad arī kaut kas nepatīk ceļu kvalitātei. Šādā veidā rodas rezonanci, un šī sajūtas pasprinās. Un arī cilvēki psiholoģiski biežāk atcerās to negatīvu, un tāpēc tas biežāk stāv arī prātā. Iemesli, kāpēc ceļi varētu nebūt pārāk labi mums. Pirmais no iemesliem ir nepārāk labi lēmumi. Šis ir otrais vecākais dzelzbetona tilts Latvijā. Tas ir tilts pār Gauju, savieno Strenčus un Trikātu. Pirms 3 gadiem notika atjaunošanās darbi, un šeit var redzēt, kā viņš šobrīd izstās. Tā vietā, lai noklātu brauktu ar asfaltu, izdomāja atstāt vēsturisko bruģi, kas braucējiem īpaši nepatīk. Personīgi sakot, pats braucu ļoti lēnām pāri, ne ātrāk kā 10 km/h. Nepietiekams finansējums. Latvijā gadā autoceļu nozarei atvēlēt 354,7 miljoni.
bet ir nepieciešami 673 miljoni gadā, lai ceļu stāvoklis būtu apmierinošs. Un tādā veidā kopš 1991. gada ir izveidojis 4,5 miljārdu eiro deficīts. Tātad, ja visu šo summu mēs kopš 1991. gada būtu ielikuši ceļos, tad ceļu stāvoklim vajadzētu būt apmierinošam. Vai tā būtu, tas cits jautājums, jo tad mēs būtu pieraduši pie kvalitīvākas ceļu infrastruktūras un gribētu vēl ko labāku. Novecojušas tehnoloģijas, tam es nepiekritīšu. Visu, ko mēs darām pareizi. Nekas gudrāks par asfaltu, šķembām un smilti nav vēl izdomāts. Fakti un statistika pret cilvēku viedokli. Tātad mums Latvijā ceļu tīkls sastāv no 70,220 km, kuru sastāda 46% melnais segums un 54% grāns segums, kas ir salīdzinoši liels procentālais daudzums grāns ceļiem. Un kā redzam, kad pilnīga 1 km autoceļa rekonstrukcija izmaksā teju 1 miljonu eiro. Tātad var redzēt, ka ceļu labošanas darbi nav lēts pasākums. Tad informācijas avoti ieguvu gan no oficiālajiem avotiem informāciju, gan no aptaujām Redditā. Publicēju vismaz 176 valstu forumos, forumu lapās un saņēmu kopā 1477 atbildes. Kāpēc Reddit aptaujas? Centos lielu uzsvaru liku uz cilvēku viedokļiem, jo bieži vien cilvēkiem uz vietas var šķist, ka viss ir slikti, bet salīdzinājumā kaut ko citu ir ļoti labi. 3 dienu laikā publicējot aptaujas un iegūstot informāciju, mans profils tika iesaldēts. Daudziem nepatika iegūšanas veids, jo ziņojumi bija ļoti daudz un līdzīgi. Un bija, kas arī komentēja, kad izmantoja, ka šis ir AI, ka šis ir mākslīgā intelekta darbs un cilvēkiem nevajadzētu atbildēt. Tad salīdzinājums ar Baltijas valstīm. Līdz 19. gadam statistika rāda, ka mūsu ceļu kvalitāte nav tā labākā. Bet pēdējo 3 gadu laikā situācija uzlabojusies. Skatoties tīri uz 24. gada rezultātiem starp Baltijas valstīm, redzam, ka Latvija ir iegūsi 2. vietu novērtējumā Eiropā par ceļu seguma kvalitāti uz Eiropas nozīmes un valsts nozīmes ceļiem. Un 6. vietu par valsts nozīmes ceļiem un vietējās nozīmes ceļiem. Sākumā šī informācija likās neticama, bet ļoti daudz Norvēģijā komentēja, ka viņi uzskata, ka viņiem ļoti līdz ceļu kvalitāti un sūtīja arī ziņu, arī rakstus pat sliktiem ceļu kvalitātēm Norvēģijā. Un tad šīs pētījums šeit ticamāks. Tas, 2 lielākie punkti, ko cilvēki izteica no Igaunijas, ir, ka Igaunijā viņi uzskata, ka viņi ir labāk ceļi kā Latvijā, un ka labāk tieši ziemeļdaļā, un tad tuvojoties Latvijai uz dienvidaļu paliek sliktāki. Lietuvieši uzskata, ka Lietuvā ir ļoti līdzīgi ceļi kā Latvijā. Nav to, ka viņiem A2 ceļš jālikvidē, šis ir A2, šeit tos bojājums tik ļoti neredz, bet cilvēki komentē, ka braukā ikdienā un kad ceļu kvalitāte ir tik slikta, kad šim ceļam jānoņem vai jāsamazina kategorija. Un ir, kas izsakās, ka pat Latvijā ir labāk ceļi kā Lietuvā. Tādēļ secinājumi gan no oficiāliem datiem un cilvēku aptaujām, tad kopējā sajūtu, tad apvienojot gan oficiālos datus no pētījumiem un cilvēku atbildēm uz manu aptauju, var secināt, ka Latvija ir iegūsi 2. vietu starp Baltijas valstīm ceļu kvalitātē. Vēl atradu šādu par ēnu ekonomiku, kad Lietuvā šobrīd lielākā starp Baltijas valstīm, un viens no aptaujas dalībniekiem ir minējis, ka Lietuvā ir ļoti izteikta korupcija salīdzinājumā uz Eiropas fonu. Salīdzinājums ar Eiropas valstīm. Mēs neesam tā izteiktākā valsts ar ceļu problēmām, bet to ieņem Beļģija bet, kad Īrija, Beļģija, Čehija, Polija un Latvija ir līdzīgā vienā laivā, nav tā labākā situācija. Šis ir 19. gada
šie arī ir 19. gada dati, bet tas pats, kas iepriekš minēts, kad 26. gada datos jau Latvija ieņem augstākas vietas. Jāpiebilst, ka iepriekšējie visi dati ir par ceļu kvalitāti. Sanāk, ka ceļš ir no ārējā no ārējās grāvi kantes līdz otrā grāvi ārējā kantī. Bet šeit, šī pētījumā tieši aprakstīta ceļa braukto saguma kvalitātes nozīmē, kad tāds specifiskāks pētījums. Ja tāpēc ir to, ka Latvijā ir uzlabojumi. Un šeit tas pats, ko pieminēju iepriekšā, kad Latvija ir Eiropā 24. gadā ieņem 2. vietu, Eiropas nozīmes ceļos un 6. vietu valsts nozīmes un vietējo ceļu reitingā. Salīdzinājums ar pasaules valstīm. Salīdzināt attīstības valstis, trešās pasaules valstis īsti nebūtu pienācīgi, jo aptaujas dalībnieki no attīstības valstīm viņi ar humoru teica, ka ceļi nav labā stāvoklī un ka nebūtu vērts salīdzināt. Attīstītās valstis. Salīdzinājums ar attīstītajām valstīm. Šie divi komentāri par tieši Beļģiju, kad cilvēki, kad nelabot ceļus, bet uzliek zīmes, lai braukt lēnāk, vai arī pilnīgi, lai izbraukt rītdienu, brauc uz ārvalstīm. Latvijā neviens nav teicis, ka vēl brauc uz ārvalstīm, lai tikai pabraukt rītdienu. Un tas liecina, ka mums kaut kādā ziņā jau ir labāka situācija kā Beļģijā. Uz pasaules fonda arī mēs esam tādā vidējā līmenī, kas arī tomēr ir 19. gada dati. Mūsu jaunāks dats par 19. gadu grūti atrast, tāpēc esam jāņem vērā, kad jau bija pirms tam minēts, kad tomēr situācija uzlabojas. Un salīdzinājumā pasauli, gan jau mēs tagad arī mums būtu labāka situācija. Bet ļoti spēcīga lieta, kas ietekmē ceļu kvalitāti, ir klimata zonas. Kā jau pirms tam literā vakarā pieminēja, kad ka mums ir 4 gadu laiki, rudenī viss mitrums tiek spraugās, ziemā sastāvst un ziemā sastāvst un izplašās, un vasarā ir redzami daudz ceļu bojājumi. Runājot par klimata zonām, īpaši Ameriku un Ziemeļu štatus, arī ar līdzīgiem laikapstākļiem rudenī, ziemu un vasaru, rudenī mitrs un ziemā sals un vasarā viss kūst. Arī raksturoju to pašu, ka pavasarī redzami ļoti daudz ceļu bojājumu. Un arī esot bijuši uz Latviju un saka, ka ceļu kvalitāte ļoti līdzīga. Kā uzlabot situāciju? Īsā atbilde ir vairāk naudu, jo tas mums ir deficīts. Garā atbilde vēl man nav. Nodoties pie secinājumiem, visām valstīm ir vietas, kur ir labāks ceļš un ir vietas, kur ir sliktāks. Nekas pasaulē nav mainīgs. Cilvēki lēnām pārvietojas uz pilsētām un tad nomaļākās vietās lēnām paliek mazāk cilvēku. Tas nozīmē, ka ceļu svarīgums un intensitāte samazinās un tāpēc mazāk tiek pievērsta uzmanība. Un tā laika lēnām arī samazinās kvalitāti. Un visās valstīs sabiedrībā uzskata, ka ceļu stāvoklis ir slikts. Varbūt ir izņēmums Austrija un Šveice, bet gan arī katrā valstī bija iebildumi pēc ceļu kvalitāti. Uzskata, ka tas ir tikai normāli, jo, kad tu brauc uz ārzemēm, tad pārsvarā tu redzi tos lielos un smukos ceļus, jo tu brauc uz tādām nozīmīgākajām vietām un nesanāk pabraukt tādām nomaļākām vietām, ko tikai smietēja. Jā, salīdzinājums priekazaglis. Mēs esam salīdzinoši jauna valsts un grūti salīdzināt ar, piemēram, Holandi, kur ir bijis pati par sevi un maz ilgu laiku un maz skarta karos. Bet tomēr viss paliek pozitīvāk, jo arī cilvēki rakstīja, kas ir bijuši sanāk Latvijā un nesanāk, ka tomēr situācija uzlabojās. Un arī neatrāda, kad pēdējo 10 gadu laikā asfaltu sagumā kvalitāte ir 20% apmierinātībā uzaugusi līdz 78%. Un beigās
Fun fact, Osama bin Lādens strādāja ģimenes uzņēmumā, kas nodarbojas arī ar ceļbūvniecību. Vēlāk arī pats izveidoja fiktīvus uzņēmumus, nezinu kādām iemeslām, bet arī, kas arī nodarbojas ceļu būvniecību. Tādēļ lūdzu nekaitiniet ceļu būvniekus, jo nevar zināt, kas aiz ādas. Paldies par uzmanību!